es reāli iedomājos to, ka mēs varētu būt līdz 33. epizodei un vienkārši visu izbeigt, un tad mēs varētu kaut kādu fake reliģiju sākt, jo mēs arī nomirām, kad Jēzus. Vienkārši kaut kāda Scientology 2. Jā, burtiski. Mēs varētu uzrakstīt, kad tā kā tie, kas bija, nezinu, kaut kādi pravieši lidoja ar Air Baltica lidmašīnām tur uz Svēto Zemi un tā kā kaut kādā Latgalē uztaisīt savu šito klosteri. Jā. Sektu kaut kādu. Sektu, jā. Jā. Labdien! Jā, čau visiem! Tā kā, jā, mēs... Šito jūs nedzirdējāt, jā? Ja kas? Jā, protams. Bet, ja jau mēs par tādām reliģiskām tēmām sākām runāt, tad es arī gribētu uz tādas pašas, tādas ļoti cēlas notas turpināt. Ņemot vērā, ka mums jau ir 19. epizode, mēs esam legāli. Mēs ar Krišānu esam nolēmuši, ka mēs varētu sākt runāt. Viss legāli mums ir. Jā. Tiem, kas visu šo klausās. Jau pārjātki. Jā. Jā, bet, nevajag neko skatīties dziļāk šitien. Nevajag pētīt dziļāk šitien. Čista nevajag. Čista nevajag. Viss kārtībā. Nē, bet nopietni bez jokiem. Viss ir kārtībā. Jā. Man naļiks paļu bombu, viss tīrs, tāpat zaņās tiesmā teicis. Bet šitas, vienkārši, ņemot vērā, kā es teicu, 19. epizode, visi mēs esam pilngadīgi, viss kārtībā. Mēs vienkārši ar Krišānu esam nolēmuši sākt runāt par tēmām, ko var darīt no 18, kas ir alkohols, seks, narkotikas un vispārējais. Mēs jau par to pirms tam arī runājām. Bet tagad mēs esam legāli par to runāt. No viens. Number one. Mēs no viens par to esam runājuši. Tā kā, bet, jau no bet tagad bērnu kājas tādā ziņā. Bērnu kā. Bet, es nezinu, kā. Atceros mazs būda. Bet, no vienas puses, tā kā, ja tu esi uzaudzis kaut kādā rajonā, tev ir tāds, es atceros, kā 12 gadu vecumā es gāju ar džekiem uz soliņu un man blakus tā kā dzēra alu no tajā laikā jau lielākām pudelēm nekā šobrīd. Un tas jau valdība atkal savu pirkstu. Tas jau pieder pie tā. Mūsu laikā jau vēl, tā kā mēs bijām maziņi vēl, cik maziņi, kaut kādi 10 gadi, tad jau vēl bija Spice un viss tas. Bring back Spice! To teica Pēters, nevis es. Legendary. Nē, tas tāds. Nostalģiskais trips tā. Jā. Tā, mums te viss nostalģiski, mēs atskatāmies uz mūsu sasniegumiem, jo, es gribētu teikt, ka šī ir viena no mūsu, nevis viena no, bet šī ir tā pēdējā mūsu epizode. Labi, nē. To vajadzēs teikt pie tās 33. Jā, tad šī tā nav pēdējā, mums viss vēl iet, es ceru. Iet, mums nenobloķies. Tā kā tā. Aha, es atkal, pateicu, bet es domāju, mums jāsāk, ir vispār, mēs tagad esam forši iegājuši 2 nedēļas pagājuši, bet rīktīgi daudz par ko runāt, man liekas. Kā jau katru nedēļu mums daudz par ko runāt. Katru otru, jā, Jā. Pirmā foršais temats, es gribētu teikt, ir tas, ka mūsu valstī ieguldīs naudu vēl vairāk. Būs tas lielais piķis. Ir jau piķis. Būs vēl. Tu zini, ko Kariņš teica? Kariņš vairs neko neteica. Jā, bet viņš teica kādreiz. Viņš teica kādreiz, ka piķis tik daudz, cik... Jā, un tad viņš sāk lidot, un tagad vairs nav. Jāprasa no citiem. Jā. Bet vispār, tie cilvēki, kas ir to piķi, mums tagad iedevuši, viņi ir tieši tie, kas ar tām lidmašīnām lidoja. Mums iedevuši vai valstī? Teorētiski mēs jau esam daļa no valsts. Nē, bet tavā kontā. Labi, viss, slēdam tālāk. Manā kontā vēl nē, bet tas tā. Bet es ceru, ka drīz vēl būs. NATO ieguldīs 160 limonus, jebšu miljonus Liepājas ostā. Jā, viņi būvēs piestātni. Plus respekt. Un citas lietas. Tur nebija tā baigi aprakstīt. Infrastruktūru un gultnes padziļināšanu. Piestātni un citas lietas. Jā. Another stuff. Jā, stuff. Jā. Bet, principā jau visu to darīs, lai, te notiek ČP, lai var ātrāk izkrāmēt karavīrus. Zemūdens var izkrāmēt arī vairāk karavīrus un tehniku vienkārši Liepājā. Jā.
Vai tad tam nav lidmašīnas domātas tā kā? Nu, tur jau visādi var atvest lietas, es domāju. Cerēsim, ka nevajadzēs. Jā, es arī ceru, ka līdz tādam nekādam... Ierakst komentārā, ja arī tu negribi, lai notiek. Jā, ieliec laiku, ja tu negribi kāru. Jā, ja nav laika, tad tā kā tu gribi. Jā, visi, kas nenolaiko šo video, jūs esat par kāru tā kā nākotnē. Jā, saprotat? Jā. Viss jūs vārdi, jūs visi IP tā kā adreses mums ir piefiksēts. To Krišāns teica. Allegedly. Mēs visu šo informāciju nodosim valsts drošības dienestam. Jā, tā kā, mēs esam drošības dienestam. Jā, tā kā. Bet, jā, tu baigi nav ko darīt, bet vienkārši man likās baigi forši, jo tā kā, daudz naudas. Jā. Bet ir tā forši arī iesākt, man liekas, mūsu to ik 2 nedēļu podcastu. Uz tādas labas nots. Man liekas, arī iepriekšreiz mēs iesākām. Tad, mēs cenšamies ar to pozitīvo. Jā, un tad... ne Covid, bet vispār. Jā, un tad bija... Un tad, kur tā nauda aizgāja? Tā tad tik netik pozitīvām... Premjera lidojums. Pozitīvām notīm, lietām. Krišān, tavs vārdbrālis. Kariņš. Nu jā. Tu uzņemies atbildību par to, ka jums ir viens un pats vārds. Ko es pat... Tas Krišāns. Es pat nelidoju tā lidmašīnu. Es pat nezinu, ar kādu lidmašīnu viņš lidoja. Tā viņi izrunā. Bet, respektīvi, tur ir iztērēt 222,000 reāli. Pa daudz. Nu, nevis pa daudz ir iztērēt 324,000. Jā, noziedzīgi. 222 ir noziegums. Jā, tas, kur ir pants apakšā. Tur ir pants reāli. Nu, tā kā nopietns pants, nevis tur kaut kāds tur... čiripiri. Kaut kāds tur no sērijas piespiedu darbs. Nu, es domāju, ka pa to arī vispār var būt piespiedu darbs. Nu, pa to, kur te 222,000. Jā, bet jā, respektīvi, visi zinām to Kariņu lietu. Kas tur ir noticies un kur viņš ir izklaidējies. Jā, varbūt... Bet Pēter, varbūt skaties to preses konferenci, kas bija šitai... Es highlights pastījos, ka viņš tur kaut ko pareizi runāja. Valsts kontrolē. Es skatījos. Tas streams bija diezgan tāds, tāds pārauts brīžiem, tāpēc bija diezgan grūti noskatīties viņu. Bet, Sūdīgs savienojums bija? Jā. Nopietni? Jā, nopietni. Latvijas televīzija... Būtu labāk optisko internetu. Jo Latvijas televīzijas tajā live streamā, tajā nevis pat live streamā, bet tajā video, ko viņi bija ielikuši, es domāju, tas live streams ir. Tas video reāli, tā kā tur bija lost connection, tā kā pa brīžiem. Okay. Tā kā diezgan ilgiem. Bet tas tā. Bet vispār tie pārkāpumi, kas kopumā tajā valsts kancelējā bija diezgan tādi nopietni. Tur diezgan spēcīgi, jā, viss tur ir. Jā, kad tur nebija ievērots likums, kārtība. Likums un kārtība. Likums un kārtība nebija ievērota. Tieši tā. Bet nebija ievērota kārtība, piemēram, kā vispār tiek saskaņots. Viss tur nebija... Cenu aptaujas nekādas veiktas, kas ir tā kā big no-no visiem šāda veida iepirkumiem. Un arī man patīk tas fakts, ka šie lidojumi tur nebija tā, ka viņi tur, mums tur kaut kad rīt jālido uz kaut kādu Briseli un nav vispār vietas un viss ir slikti. Tur bija tā, ka kāds tur bija, man liekas, ilgākais bija kaut kādi 2 mēneši, ka viņi iepriekš tur pasūtījuši privāto lidmašīnu vienkārši. Kā tu vari sevi attaisnot? Nekā. Vēl man likās arī tas, ka tas cipars vienkārši tā pastāst, ka tur bija viņš ar speciālajos lidojumos, tie bija 18 lidojumi. Un tas īpatsvars, kā sanāk pēc visām kompetences, 46%. Jā, kad tā kā... Un es teikšu godīgi, man sākumā, ka nebija visas šīs te, padziļinātās ziņas, teiksim tā. Mums nevienam nebija. Jā, un man likās tāds, bet Covid laiks vai ne, var gadīties, ja tur jābrauc un tā. Un tad pastāst, tas bija arī laikā, kad visi lidojumi, viss bija vaļā. Un tur jau tā lieta, man liekas, ka visi domāja sākumā, kad tur, viņš jau Covid laikā tur lidoja, viss tā kā kārtībā. Un tagad, kad tas valsts kontrolas ziņojums iznāca, tu visiem tāds, kas tas ir vienkārši, ko viņš tur ir darījis, vispār nekas nav saskaņots, viss ir tā kā darīts tā kā par savu galvu, vienkārši tāds, ja mēs varam, tad mēs varam, kāpēc gan ne?
pašauja vaļā. Jā, bet vienīgais, ko es iedomājos, varbūt viņš domāja 10 soļus uz priekšu. Jā, lūdzu. Tātad vienkārši viņš īrēja tās privātās lidmašīnas visu. Viņš jau saprata, ka kaut kad šito atkodīs. Man kaut kad karjera politikā beigsies. Un tad viņš izmantoja, kamēr vēl var. Viņš uzsāks reperu karjeru, un viņš jau ir uzfilmējis 4 video klipus privātajā lidmašīnā. Lil Krišs, vai es nezinu. Lil Krišs. Lil War. Tas ir manējais. Lil War. Lil Krišs ir mans, tagad, repvārds. Mazais kariņš. Mazais kariņš. Viņš varbūt ir visam šitam tā kā aizmugurē, visam šitām... Tā kā provokācijām un tā tālāk. Allegedly, jā. Un viņš vienkārši tūlīt izlaidīs kaut kādu zelta kaut kāds būs albums pēkšņi jūlijā, koncerts kaut kur, un tad viņš vienkārši viņš vēl dabūs beigās zelta mikrofonu par gada debiju, jo būs labi. Es domāju, varbūt viņš tā kā vēl dabūs kaut kādu ANO šito, nevis ANO, bet kādu ANO? Nobel. Ano. Par ko es vienkārši par kaut ko citu domāju. Nobel vēl miera prēmija kaut kāds tā kā, rapper Lil Kariņš. Lil Kariņš. He was speaking against the war. Un viņš, un es zinu, kā Evika tika premjeras amata. Viņš bija vienkārši dejotāji. Oh my God. Tas ir tā, labi tev tā schēma izdomāt. Veicīt, mēs gaidām Krišņa Kariņa mixtape. Jā, tūlīt būs. Mēs atkal atrisinājām kārtējo jautājumu. Šitam vajadzēja cik tur daudz tos ierēģņus, lai visu šito mēs divatā atnācām, mēs vienkārši 5 minūtes, man liekas, nav pagājuši. Nu, pat divatā, tu viens pats šito atkod, vairāk, drīzāk. Man neapmānīt ar šitām valdības ziņām. Es zinu, kad Krišjāns grib rap karjeru taisīt. Bet vienmēr sakot, jāskatās, kad būs tiesa, jo arī Stukāns teica, kad... pievērš uzmanību ģenerāla prokurors teica, kad centīsies līdz šī gada beigām ar visu šo tik... Man liekas, ka viņš pat pateica, ka tā ātrāk kaut ko. Ja es nemaldos. Bet es atceros, ka viņš teica, kā, kad gads jau tas būs par ilgu, bet tā kā, ka viņš mēģinās kaut ko. Bet tad Krišjāns Kariņš būs īsts repers, jo viņam pat tiesa jau būs bijusi. Viņš jau varēs tā kā, iedomājies, viņam būs tā kā pirmais mixtapes kaut kāds tur, Viņi grib man iesēdināt. High Life tur lido, un tad otrais mixtapes no cietumā. Straight from the hood. Jā, they got me locked up. Hashtag free Lil Kariņš. Vai ne? Viss šits izdomāts. Vienkārši tā kā tā. Jā, viss skaidrs. Peln cilvēks. Jā. Vēl par ļoti labiem deputātiem runājot un tādiem zīmīgiem teicieniem par tādiem, kas paliek kultūrā. JKP parlamentārietim bijušajiem Rēnim Znotiņam ir viņu lūdzu apsūdzēt, jo ir pabeigta izmeklēšana krimināla procesā, kur Znotiņam bija, tie, kas nav redzējuši, es domāju, kaut kur internetā gan jau vēl var atrast noteikti. Man liekas, YouTube'ā Lato laps. Viņš bija ielicis par to, viņš bija ielicis viņa to pilno video 9 minūtes, kur bija, kad Reins kunga prātā, acīm redzamā kunga prātā, vienkārši lamājās un kaujās. Viņš domāja, ka likuma sargi ir tā kā omon. Jā, viņš tāds. Viņam bija rādot, tu zini, kas ir Māris? viņš bija iedomājies, tā kā, kad viņš ir kaut kāds, varbūt iedomājies, čistu viņam kaut kāda delīrija ritīgākā. Un viņš tāds, es esmu sarkanajā laukumā, es pa Navaļniju, ko jūs man te... Ne, viņam nākotnes vīzija kaut kā. Jā, vai ne? Jau par Navaļniju necīnās vairāk. Tad jau vēl cīnījās. Tad vēl cīnījās, jā. Tāpēc tā saku. Bet jā, tas ir, es domāju, pelnīti. Jā. Jo, tas ir... Mēs arī apspriedām šo. Mēs iepriekš esam runājuši par to, bet šis ir vienkārši tāds, nobeigums vēl nav, bet turpinājums. Redzēsim, kas būs pēc tam, pēc apsūdzēšanas. Jā, tas tāds... Nodaļas beigas. Jā, nodaļas beigas. Jauna nodaļa. Pirmā grāmata beigusies, tagad būs part 2.
Jā, tad varēsim redzēt, kas notiksies. Bet, jā, nu, man liekas, pierādījumi diezgan tādi. Nepārprotami. Jā, šajā visā tādā ziņā. Bet nu, redzēsim, lai uzvar taisnība. Protams. Kā parasti šeit pie mums. Kas tas cits? Tieši tā. Par taisnību runājot. Jā. Nacionālā apvienība. Kāpēc smējies? Tas nopietns temats. Nacionālā apvienība vai taisnība? Abi divi. Tas vienkārši, kad tu pasaki Nacionāla vienotība, tad svarīgi lietas iedomājas. Es atceros Raivu Dzinteru ar to uzrakstu abrenu. Man liekas, mēs katrā otrajā šito piemanam. Bet tas ir tā kā, tas ir kultūras kanonā, vajag to bildi ielikt. Vai ne? Iedomājies. Nu? Es reāli gribētu ritīgi izprintēt to bildi un lai viņš paraksta viņu. Es nereāli gribētu, iedomājies. Es viņu pieliktu, tā kā es viņu ierāmētu un pieliktu pie sienas. Burtiski. Es ticu. Tas reāli, tā kā tagad viens no maniem, tā kā... Tātad Krišānim, tagad ir dzimšanas... Lūdzu, uzdāvinat. Tagad dzimšanas dienas uz decembra pusi, teiksim tā. Jā. Uz Ziemassvētkiem. Tie, kas grib zināt, var noskaidrot. Jā, tieši tā. Un uzdāvinat, izprintēja to bildi. Bet var visus, tā kā tos, kas tur bija, tā kā viņi jau tur bija rindā sadavušies rociņās. Tā kā kas ir diezgan... Tā kā Avengeri, ķipa. Kas ir diezgan, teiksim tā... homoseksuāli, teikšu tā, kad vairāki... Tas jau ir stereotips. Kad vairāki puspliki džeki tā kā ir tā tik tuvu, bet, viņi gāž stereotipus, jā, tieši tā. Tieši tā, viņi ir pret stereotipiem. Jā. Nē, pagaidi, tieši otrādā, viņi ir Jā, Raivis mūs jau aptina pirkstu, pat nedomāja. Jā. Bet Nacionāla apvienība... 20 gadiem. Jā. Viņi grib gāzt progresīvo kultūras ministriju Agnesi Loginu. Viņa nav progresīva. Jā, ja tu esi progresīvs, tu esi progresīvs. Tas gan, tur es tev piekrītu. Tādā ziņā, jā. Tas pēc sagāja. Bija faktuāli pareizs teikums, jā. Paldies par fact check. Jā, novērtēju. No problēma. Un viņi grib gāzt Logins kundzi. Vai Jaunkundze? Es nezinu, kas ir. Jaunkundze. Kā tu jau zini? Ok, Krišāns. Nē, es klausījos, es to teicu arī, es klausījos to jauno suņu būdu, un viņi arī bija uz jauno suņu būdu atnākusi. Viņš mums konkurence tagad ir, nevar pieminēt suņu būdu. Jā, bet man liekas, podcasts. Tā kā visi... Nē, bet viņam bišķiņ savādāk ir tā kā... Viņam tur kaut kādi tie savi... Mums vajag kolēbi. Suņu būda, wow, pa vidu. Mums tādi nav. Nē, mēs arī varētu. Wow. Vienkārši kā randomātika. Un ceturtais stāsts. Wow. Labi, davai, nākamais. Šodien nātaupieši ir wow. Vienkārši kaut kādā iedomājas kaut kādā, jā, tev ir tā kā noteikts vārdu limits, tā kā aiz kura tev ir jāpasaka kaut kāda, nezinu, tur netērē laiku, tērē naudu. Tas arī par Kariņu. Kariņš un lidojumu netērē laiku, tērē naudu. Bum! Artus jau šito zināja. Gadiem iepriekš. Jā, ak, Dievs. Kas tad tagad? Vai arī Ģirds Česters zināja, jo viņš ierunāja to tekstu. Jā. Bum. Mēs visu šodien mēs visu konspirācijas teorijas. Wow. Allegedly. Viss ir allegedly. Šodienas epizode allegedly. Bet... Kā parasti. Nacionāla apvienība tātad grib gāzt Agnes Loginu, jo ir tātad šī te nacionālās drošības koncepcija, vai kā to precīzi sauc? Jā. Nacionālās drošības koncepts precīzi. Jā. Ka no 2026. gada visam sabiedrisko mēdīju saturam ir jābūt tikai latviešu valodā. Tā ir. Login saka, ka pagaidi, arī pēc 26. gada vajadzētu atstāt kaut ko krievu valodā. Un, ņemot vērā, ka viņi ir tā kā pret šo drošības koncepciju, nacionāli grib gāzt Agnes Nomatu. Ko tu par šito domā? Man šeit ir ko pateikt. Man arī. Es domāju, ka... Viņa domā nepareizi, manuprāt. Labi. Un tas arī viss tādas manas domas. Man liekas, ka līdz tam 28 gadam vajag tā kā tikt, un tad viss.
Okay. Jo es domāju, ka, protams, ka vajag kaut kādu pārējais periodu. Man vispār liekas, ka tā kā nav tā kā labi, kad uzreiz tā kā viss tiek nogriezts. Man liekas, ka tas ir pareizākais tā kā variants, kā to visu darīt, kad tu tā pakāpeniski centies tā kā. Bet, zin kā, man liekas, ka vajag tā kā mēģināt arī kaut kā pārlikt tā kā to visu auditoriju kaut kā uz to latviešu to Muhtars atgriežas tagad portālu, latviešu variants. Jā, vai kaut ko tā, labi, tik tā varbūt nē, bet arī labs Man godīgi pietrūkst Muhtaru. Jā, labs tev tas veids, kā to visu izdarīt. Raivs Dzintars izmeklētājs. Bet tu saproti to man ideju. Es sapratu, jā, kad vajag mēģināt varbūt tiem LSM-RU un LR4 tāds. Varbūt tu gribi vienu radio augstāk vai zemāk tā kā pagriezt. Tu saprati ideju, jā. LR3, kā... LR5. Jā. Es laikam es atbalstu Logins jaunkundas domas, kad vajadzētu saglabāt sabiedrisko mēdīju krievu valodu arī pēc tam. Jo šīs vienkārši ir 30 gadu laikā mums nav izdevies ieintegrēt pietiekami labi krievalodīgos cilvēkus, lai viņi arī skatītos tur latviešu ziņas, latviešu saturu. Un kamēr tas nav veiksmīgi izdevies, protams, vairums tāpat caur satelītiem, visādām internetu televīzijām vēl kaut kā apiet tāpat šīs sankcijas, lai būtu šie te visi kanāli. Bet es domāju, ka tomēr mēs šobrīd, šī ir kā cīņa ar sakām, kad ir izdevusies neveiksmīga integrācija. Un viens no veidiem, kā cīnīties ar šīm sakām, ir saglabāt arī sabiedrisko mēdīju krievu valodā, kas varētu Latvijas ziņas dot Latvijā. Tā kā krievu valodīgajiem. Ko tu tur žestikulē? Nē, es gribēju tev tieši teikt to, ka man liekas, ka viņus vajag tā kā paturēt, bet vajag kaut kādu ceļu, kā mēs tā kā viņus, tos cilvēkus, kas klausās tos mēdījus krievu valodā, kā mēs viņus dabūsim uz tiem mēdījiem latviešu valodā. Ne, tur es tieši vairāk, un šeit arī es tev gribu pateikt to vairāk, ka tas man liekas jau nāk no pašas izglītības sistēmas. Vispārējais šobrīd ir jau vairāk tātad mācību tikai latviešu valodā. Vispārējais, kad ir šī te arī krievu valodīgo jauniešu un bērnu paudze, kas ir uzaug latviskā vidē. Vispārējais. Un viņiem arī automātiski gribēsies tāds, tad es arī ziņas varu skatīties latviešu valodā vai ko tam līdzīgu, vai raidījumus. Un tas tie aizies pakāpē, bet tas nenotiks līdz 26. gadam. Jā, tas noteikti būs ilgāks laiks. Bet tev neliekas, ka vajag tā kā no mēdīju puses arī kaut ko tādu? Tā kā Delfi plus, tā kā, rekur šitas sākums krieviski, ja tu gribi pilno ziņu, tad tu lasi latviski. Es nezinu, vai tas būtu. Noteikti kaut kāda tam līdzīga risinājuma. Ne tik primitīva, protams. Es sapratu tā domu, protams. Bet es vairāk tiešām domāju, ka tas būtu krietni ilgāks laiks nekā no 26. Un tad vairāk, kad ir tas laiks būtu kā no šīs izglītības sistēmas. Tie bērni uzaug latviskā vidē, kā jau teicu. Un tad pāriet uz šiem latviešu. Es saprotu, tad tavs tā kā tas. Es negribu, lai nacionāli gāž Agnes. Nē, es arī negribu. Tur es tev piekrītu. Es nepiekrītu viņai varbūt šajā jautājumā, bet tā kā nepiekrītu nacionāļiem par to, ka viņi grib viņu gāzt. Es par to nepiekrītu. Bet es saprotu, ka tavs uzskats arī ir tāds, ka pakāpeniski tomēr arī vajadzētu no tā atteikties, bet ne vienkārši ne tajā laika noteikti periodā. Laika posmam. Okay. Jā, viss kārtībā. Tā kā saprotu. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Šitā ļoti izziņa, manuprāt. Prāms ir pamets JVLMā ostu. Nē. Vienkārši nē. Šis bija izcils joks. Varbūt nē. Man patīk, ka tev pašam reāli. Man rīktīgi smieklīgi likās. Bet jā, viņš tad ir atkāpies no JVLMā rektora amata, jo citu kuģošanas ceļu sauc. Nē. Beidz ar šitiem.
Var teikt, ka viņa tā kā šis Kruiss ir beidzies. Nē, es teiktu tā, ka viņa šis periods, kamēr viņš bija tā kā rektors Latvijas Mūzikas akadēmijā, bija diezgan tādos mierīgos ūdeņos, bet beigās tad diezgan sacēlās vētra un var redzēt, šis ir bijis tas aizbergs, uz kuru tā kā viņš ir trāpījis. Jā, galvenais, lai nenogrimst. Bet reāli, kam vienkārši mēs turpinām to stulbojot. Šits tik labs. Man sākumā nepatīk, tagad man patīk. Turpinām. Bet, jā, vienkārši šī visa skandāļa dēļ viņš ir sapratis, nonācis pie secinājuma, kad nevarēs efektīvi vadīt JVLMA un ir atkāpies no amata. Viņš gan paliks kā lektors, profesors, bet nebūs rektors vairāk. Tā kā. Jā. Viņš tur pat paliks, bet ne tur pat. Jā, viņš būs ūdeņos, bet ne ostā. Viņš būs citā piestātē. Viņš būs tajā pašā ostā, bet ne tajā pašā piestātnē. Jā, ot. Tieši tā. Tā kā. Un es vispār vēlos apsveikt gan tevi, Krišjān, gan visus mūsu klausītājus. Ko? Mums ir jauna ārlietu ministre. Jā, ir. Sveiciens Baibai. Jā. Lai viņai viss izdodās. Sveicienu no kabineta Dīvāna, protams. Lai izdodās. Jā, lai izdodās iekārtot ofisu un vispārējo. Un ofisā skatīties seriālu Office. Kas tev šodien ir par problēmu? Bet jā. Un, principā, man ļoti... Tu lasīji to salīdzinājumu, kad politologi viņu salīdzināja kā dzelzs slēdiju? Nē. Okay. Nē, es neatceros precīzi. Bet jā, viņa... Bet tas vibes ir bišķi. Jā, viņai ir. Es redzu to. Viņai ir Sarmītas Ēlerts bišķiņu vibes arī, es teiktu atklāt. Tā kā apskaties, Pēter. Sarmīti tik labi nepazinu. Bet apsties ir, kad tu ieskaties. Jā. Sarmītas acis, tā teikt. Jā. Jo, es domāju, viss būs baigi labi, jo arī Kariņš pateica, ja viņš nebūtu netērē laiku, tērē naudu taisījis, ja lidojas ar privātajām lidmašīnām. Ārlietu ministrs, very good, ļoti labi, ļoti labi. Baiba Bražs, domāju, arī viņi ir tik ilgi strādājusi diplomātijā, mums noteikti nebūs jākaunās, būs baigi. Galvenais, lai viņi tur... Lai nelido. Lai nepasaka kāds par tām lidmašīnām. Kāds. Jā, ja mēs kļūst par ārlietu ministru, jau privātās lidmašīnas tāds, šito nesakam. Iedomājies, tev ir viens tas kaut kāds padomnieks, kas tā kā droši vien iet visiem līdz, tā kā, kas tur strādā 20 gadus jau, viņš tāds, gribu es tev kaut ko pateikšu. Gribu zināt noslēpumu. Kur ir tas iesniegums. Bet par padomniekiem runājot, Tomas Pildagovičs, Instagram influencers. Viņš patīk pirmais, ko tu tagad iedomājies par viņu Instagram influenceru. Es viņu tur es viņu redzu, bet jā, arī diplomāts, viņš tā ir savu padomnieks. Jā, viņš ir savu. Baigi. Jo šīs, man liekas, šī būs arī tas, ko mēs mēģinām darīt, kad uzrunāt jauniešus politikā un visu. Un šī tas būs baigi forši. Viņš ir savu atpazīstamību tā guvis, es teiktu. Jā. Jo es redzēju arī ļoti daudz, man liekas, kad sākās karš Ukrainā, ka ļoti daudz cilvēki tieši lika viņu savos tur storijos. Šeroja tos dispēčus, ko viņš rakstīja. Jā, es atceros arī. Tā kā tas bija viens no tādiem. Tas baigi forši. Jop. Lietām. Un, cerams, ka izdosies. Man liekas, Baiba, lai izdodas. Šķiet, ka ir ok. Būs labi. Ja būs ok, tad būs ok. Būs ok. Tā klasisks Krišjāns ir teicis. Jā, reiz lampā. Pirms pāris mēnešiem, jā. Jau gandrīz gadiņš. Gandrīz avīzēs nerakst, kā man māma teica. Labs. Protams, nobeigsim ar jau standartu, kas šajos pēdējos mēnešos notiek. Vienotībai jauns skandāls. Atkal? Viņi kaut kā tā kā bingo spēlē, un jo vairāk skandālu trāpa visu laiku. Jā, varbūt tur spēlē kāds tieši. Tas Orleans. Orleans, jā. Jā, viņš
Droši vien. Bet, tāpēc jau viņš tur visu to laiž ārā. Es gribu vinēt bingo spēlē. Davai vēl vienu tur faktu izlaidīšu par viņiem. Jā. Viņi tātad savā salidojumā. Tā var to nosaukt. Kongresos un tikšanās reizēs visi tur ir izmantojuši SOAR sistēmu. To pašu, ko izmanto Saeimas vēlēšanās un arī Eiropas pašvaldību. Bet vairs nē. Bet teorētiski. Tad izmantoja. Skatīsimies, kā būs, jo tagad laikam neviens nezin, kā būs. Jā, mēs nezinām, kā būs tālāk. Bet tāpēc mēs to jau neviens nezin arī. Tas gan, es domāju, kāds jau zina kaut kur, kā būs tālāk. Jā. Bet, viņi tā tad ir izmantojuši šo programmatūru bez maksas. Un tur uzreiz ir radies jautājums, ka varbūt viņi izmantoja bez maksas tāpēc, lai iegūtu iespēju tātad nodrošināt šīs vēlēšanas. Jā. Nodrošināt ar savām IT lietām. Tāpēc šis ir tāds liels skandāls atkal. Jā. Bet, kā jau iepriekš minēju, atkal šis skandāls uzspēlē tieši pirms vēlēšanām. Man tiešām ir tā doma, ka nē, šis jau arī tas jau bija iepriekš. Bija, jā, pirms tam, kad šis ir vienkārši tā kā papildus, tā kā, kad papildus tam, kas jau bija, tagad jau sāk tā kā vēl vienkārši tā ceļās tālāk. Jā, tā ķirsīts uz torts. Es pat neteiktu ķirsīts, tas jau tagad tā kā torti ir gatava, tā kā tagad kaut kāds putukrējumi, kaut kādas tās puķītes virsū. Jā. Jo es domāju, ka man kaut kā liekas, ka tur vēl kaut kas var uzpeldēt. Man kaut kā tā šķiet. Līdz vēlēšanām vēl laiciņš. Tāpēc jau es arī tā saku, jā, kad var kaut kas tur būs vēl ar tā domā. Jo, zin kā, visām tortēm jau tomēr nav arī šitie ķirsīši, tāpēc, varbūt arī tas nebūs. Skatīsimies, bet kā jau parasti, kā mēs vienmēr par šīm lietām sakām, lai uzvar taisnība, tiek atrast tieši tā. Lai tiek atrast taisnība. Mēs šajā podkāstā, mēs esam taisnības podkāsts. Mēs pa visu taisnības vārdā runājam. Tieši tā. Un aktualitātēm esam izgājuši cauri. Domāju, diezgan daudz, kas labs bija. Un netik labs. Un, bet pārsvarā labs lietas. Jā, šonedēļ tāda pozitīva nedēļa. Varbūt tāpēc, ka pavasaris, es nezinu. Es tagad vienkārši pastos uz mūsu scenāriju. Ļoti pozitīva nedēļa. Nelikumīgi iztērēt naida kurināšanu Lokins demisiju. Ir ok. Nav tik traki kā citas nedēļas, man liekas. Tas gan. Ka mēs tur runājam par to kaut kādas tur... Depresuhu, ka vēl virs. Sankcijas un tur karš tur... par to mēs arī parunājam šodien. Bet, no tā neizbeigt. Mēs kaut kā pieraduši esam, laikam. Jā, diemžēl pie tas ir traki, bet tā viņš ir. Tā tas ir. Un mēs, nevis mēs, bet es. Tu. Paldies. Krišjāns izvēlējās. Nepiesevinies pie sevis. Izlozēja Aizkrauklas novadu pagājušajā rubrikā. Jā, beidzot vairs neesam mēs Latgalē, jo mēs, man liekas, visas novads no Latgales. Mēs bijām Saldu arī. Labi, tas bija. Tas bija tas viens, jā. Bet pārējie visi, man liekas, bija Latgale. Tur vienkārši interesantāk. Tas jā. Tā, personīgā man viedokļa. Iespējams. Un mēs trāpjām tātad uz Aizkrauklas novada. Un tur arī ir pozitīvas ziņas. Ir labi, jā. Tur izskatās, ka dzīve iet uz augšu. Dzīve no iet uz vienas puses. 262 reizes iet uz augšu. Reizes? Es domāju, drīzāk 262 tā kā vienkārši iet uz augšu. Jo Aizkrauklai tagad pieregistrējuši. Jā, vienkārši. Iet uz augšu 262, jā. Nevis reizes. Tu jau nezini, cik daudz viņi ieguldīs. Es nesapratu šito. Arī ne. Bet tad ir palielinājies novadnieku skaits. Aizkrauklas novads ir kļūst par 262 iedzīvotājiem bagātāks. Jā. Tas ir pozitīvi. Kas ir diezgan tā kā wow, jo visi pārējie novadi, man liekas, ko mēs tur lasījām, bija, ka tur pensionāru vakars pārcelts uz, kā tur bija, 21. martu vai februāru. Es ceru, ka jūs bijāt.
Tad vēl bija, kad, man liekas, Gulbenē bija, tad, kad jaunieši par skaļu izklaidējušies kaut kādā viesunam pirtī vai kaut kas tāds. Jā. Šitad arī būs kaut kas līdzīgs. Jā, ne, te būs pa hustleriem. Jā, te būs labi stāsti. Jā. Viens, vispār, kas man nepatika. Bet vispār, tu pabeidz, es tad piebildīšu. Nē, man vienkārši nepatika. Arī tur runājot, viņiem, piemēram, viņi tur Aizkraukles novadā plāno būvēt vēja parku. Jā. Un atkal cilvēki ir pret. Tā kā, ir gan pret. Come on. Mums vajag to neatkarīgo enerģiju. Viņi ir tie, kas ir tie not in my backyard. Tie cilvēki daži. Tādi jau, man liekas, vienmēr būs tādā ziņā. Bet ko es tev gribēju piebilst, ko mēs nepieminējām pašā sākumā, kad mēs sākām runāt par Aizkraukles novadu, ir viņa mājaslapa. Mēs katru reizi pieminam, tomēr noreklamējam. Tādā ziņā mums nemaksā par šo neviens, kas. Pagaidām. Mēs vienkārši, tā kā tas ir tāds, kā... Es aizmirsu, kā bija latviski review. Apskats. Apskats bija savādāks vārds. Bija ļoti novērtējums. Nevis anotācija. Recenzija. Recenzija, jā. Recenzija, es tomēr māku latviski. Un tādā. Jā, mēs tā kā veidojam katru reizi tādu savā ziņā kā recenziju par katru no šīm saitēm. Tā kā... Kāds tās vērtējums? Es teiktu, ka šī ir krietni labāk par Saldus, jo Saldus bija tāds tā kā apakš, tā kā latiņa. Tur raksts bija apakš virsraksts. Jā, tā kā tas bija tas, ko tā kā, ja tu esi par to, tā kā vairāk par to, tad jau ir labāk, tad jau ir diezgan ok. Bet es nezinu, es domāju, ka tevi neiepriecināja tas šeit, ka te nav par tiem... Ūdens sūkņiem. Tas man reāli apbēdināja. Jā, tas tev pa sirsniņu tagad. Tas bija Gulbenē, vai ne? Šautās Gulbenē un ūdens sūkņiem. Es to vienmēr teikšu. Bet tā ir laba reklāma. Es vēl joprojām eju gulēt un šādi iedomājos par ūdens sūkņiem. Es reāli katru reizi, kad mēs ierakstam, iedomājos par ūdens sūkņiem. Es katru vakaru iedomājos par viņiem. Jā, tev ir kāds vismaz tagad? Bragaciemā jāpērk reāli, jādomā. Tā kā tagad tu zini, tagad tu izglītos. Es uz Gulbeni braukšu pirkt, jā. Speciāli. Es izlasīju jūs. Bet tev jābrauc tad arī vilcienu, tā kā, kad šitajā vasarā ir, man liekas. Nevis vasarā, bet, man liekas, katru nedēļu ir kaut kāds... Vienmēr es aizbraucu uz Gulbenā vilcienu, tad es apakaļ tajā vilcienā stibīju milzīgi ūdens sūkti vienkārši. Es jau domāju, tik daudz cilvēku arī brauc, es nezinu. Mēs tur vietējiem kaut ko izdomāsim. Jā, kaut ko atrisināsim ūdens sūkņu jautājumu. Bet tu baigi slavēšu tavu lapu, vienu lietu gan pieminēšu. Te arī jāmaksā par rakstiem. Tas, man liekas, tāds trends ir tagad. Tas visi no Delfiem špiko, man liekas. Jā. Jo sāka Delfi, ar Delfi plus, tad TV nec ar to kliku. Un viss pārējais. Es tev teikšu man liekas, šī mājaslapa strādā labāk par Delfiem. Es nezinu, kā tev. Wow! Bet man pēdējā laikā Delfi strādā tā kā, es nezinu, tā kā miskast. Jo vienkārši es nevaru... Es nevaru objektīvi pateikt, jo man ir Delfi plus. Jā, es nepadošos, jā, es pieturēšos pie saviem principiem un nemaksāšu par Delfiem vienkārši. Bet, jā, tas, ka Delfos, es nezinu, kaut kā ļoti, piemēram, tie raksti varas ļoti lēni, viss tā kā ļoti lēni notiek. Vispār tā mājaslapa tā ļoti lēna, dēļ tām visām, man liekas, 120 reklāmām, kas tev ir tā kā uzreiz, un tiem pop-upiem. Tā kā, šis ir tā kā tāda lieta, kas man uzvēl bišķiņ, jā. Okay. Es redzu, ka tev ir sakrājies. To jūt, tev ir sakrājies. Tā kā, jo man kādreiz patika Delfi, es tā kā ritīgi patika, bet tagad, ja tā kā atnāktu kāds elfi, es reāli pārlektu uz viņu. Jā, uz elfiem? Elfiem. Ok. Krišāns Valdiņš šodien. Šito tu teici, nevis es. Atkal. Ja būtu elfes, uz viņiem pārlikt to, tu pateici vārdā. Elfi.lv. Jā, es nezinu, man liekas, ka tāda mājaslapa gan jau ir. Tas izklausās pēc kaut kādas sliktas anime lapas. Jā, manga, jā. Elfi.lv. Jā, kur tur tulko kaut kādus šitos visus video. Tā varētu būt.
Jā, labi, moving on. Jā. Bet, tas ir par to veiparku. Es ceru, ka pašvaldība un vispārējais tur iesaistītie nodrošinās mazdārziņiem tur labas kompensācijas un uzbliezīs to veiparku. Jā. Tā, lai nevienam arī netraucētu. Jā. Protams. Ļoti daudz. Jo es domāju, protams, jau nevar tā, ka 100% visiem izpatikt. Nevar, ļoti grūti, bet es domāju, ka var kaut kā tā, lai kādiem 90% tā stabili būtu ok. Jā. Es vismaz ceru tādā ziņā. Kas mums vēl labs aizkrauklē notiek? Tur vēl arī bija par saules parkiem, ka tur cenšas tos saules parkus. Arī, jā. Tur bīdīt, jā, un kad tur zemnieki nav par to atkal priecīgi. Tas ir tas, ko teica Not in my backyard. Jā, ka tur atkal viņi paņems mūsu zemi, tur nevarēsim appārst. Valmieras novadā visu čilo zviedri paņēmuši visu zemi. Man patīk tas, ka tur ir rakstīts pēdējā rindā. Viņi negrib, lai saules parki kaut kādā mērā kļūst par nāves ielajām. Tur tā burtiski rakstīts. Es zinu, jā. Ai, Dievs. Tas ir spēcīgi teikt. Ļoti spēcīgi. Tā kā tas ir viens atkal smieklīgi. No tādiem interesantiem, jā. Vēl noteikti, man vienmēr patīk kriminālās ziņas. Jā, šeit ir diezgan... Tā ir labas kriminālās ziņas. Bet vēl vien. Vēl. Pa vidu bija. Jā, droši. Tā jau nav krimināla ziņa. Tā nav krimināla ziņa. Bet tā tad Aizkraukles novadā bija tikšanās ar iedzīvotājiem, novada pārstāvjiem. Un kādai no šīs tikšanās klātesošajām ir bišķiņ, tā nevis sakāpis, bet problēmas. Viņai ir problēmas bišķi. Es nezinu, kam ir lielāks problēmas tam, kas uzrakstīja veselu rakstu par to, ka viņam nepatīk. Bet ir sakrājies. Sakrājies, jā, nevis sakāp. Tādā ziņā. Sakāpis un sakrājies. Tu bīstam kombinācija. Jā. Tāpēc es saku, savādāk jau tu nebūtu ņēmis un rakstījis laikam jau, jā. Domāju. Un tā tad šai vai šam? Šim tam cilvēkam ir tāda nepatīkama situācija radusies, jo tur kaut kādi veci cilvēki, teiksim tā, viņš tā saka, tur nemācēja uzvesties, tur skaļi runājuši, visas šīs tikšanās laikā, un aizrādījuši arī kaut kādai sievietei, kas tur aizvērusi durvis, ka viņa pārāk skaļa laikam iet, vai cik es sapratu. Tā tur bija rakstīts, jā. Jā, tā kā tas tikai pierāda to, ko mēs esam teikuši, man liekas, jau pirms tā. Es nezinu, vai mēs esam teikuši šajā podkāstā, bet man liekas, mēs esam par to runājuši, tā aci pret aci, par to, kādi cilvēki, tieši veci cilvēki, ir Rīgas sabiedriskajā transportā. Šodien vajag atsevišķu tematu vienkārši. Jā, bet šis, man liekas, pieskarās. Ļoti līdzīgi, jā. Jā, tas pieskarās tam, ka mums visiem saka, ka ir ļoti jāciena veci cilvēki. Un es esmu par to. Taču, ja viņi nemāk uzvesties, tas nenozīmē, ka viņi var to turpināt. Jā, tas gan. Tā kā tas... Tur es pilnībā tev piekrītu. Tāpēc man patīk šis raksts. Tas, ka tu esi vecs, nenozīmē, ka tu vari visādi sūdu darīt. Jā. Nē, ja tev ir 100 gadi, tad jā. Tad man ir tāds, ok, tu vari visu sūdzu darīt, ko tu gribi. Dažreiz jau arī negribot sanāk 100 gados. Tas gan. Tad jau parasti sanāk. Tas jau vairāk nekā kā kuram, protams. Tas gan. Es nezinu, līdz tam droši vien netikšu tāpatās. Bet, tā kā uzvedamies labāk visādās. Jā, visi pensionāri, kas mūs klausās. Jā, sapratāt? Jā. Sēžat mierīgi. Jūs te skaļi nerunājaties apkārt. Ja kāds skaļi iet, viņš droši vien to dara ar kaut kādu mērķi. Nevis tāpatās. Lai tiktu uz priekšu. Jā, nevis tā kā jūs, pensionāri. Mīņājās. Es saprotu, ka tie riteņi netaisa nekādu skaņu, bet tas tā. Šis pārāk tumšs bija. Šis bija ļoti labs.
Nē, bet sorry, labi. Tas tā nebija domāts. Bet vēl viena ziņa. Drīz tuvojas lielā talka. Un aizkrauklē ir neliela problēma ar pāris graustiem. Un tur ir pateikts, ka teritorijām vispār. Un pašvaldība pateikusi, ka viņi tajā neiesaistīsies. Kas ir loģiski, jo viņi nevar to izdarīt, ja tas ir privāti īpašums. Tāpēc šis likās nedaudz komiski. Atkal tas pats no sērijas. Atkal visu pašvaldību vainīgi. Tautas balss. Jā, bet tur īsti neko nevajag. Ko mēs varam ieteikt aizkrauklas iedzīvotājiem? Lūdzu, vienkārši jāmēģina dabūt tas īpašnieks un jāpierunā tāds evečuka vai dāmīt. Sakop savu vietiņu. Jā. Tas arī viss, man liekas. Pēters, kur jums visu atrisināja, visas problēmas. Es pat finansējumu neprasīšu no jums šoreiz. Jā. Mēs jau jūs tā aiz labas sirds. Mēs jau tā jūs reklamējam, tā kā. Jā. Un tagad man mīļākā kriminālziņa. Mīseni nodedzināja. Jā. Burtiski mīskasti. Mīskasti nodedzināja. 350 eiro zaudējumu. Jā, bet man patīk arī tā. Uzņēmumam piederošo pie tā. Man patīk, ka par dotikšo valsts policijā uzsākt resoriskā pārbaudi. Jā. Man patīk, ka nav pat nekāds tur Nekas nav pat. Jā, viņiem tāds Džeki, tā kā nopietni, jūs tā kā gribat, lai mēs šito izmeklējam, tā kā mums ir svarīgākas lietas, ko darīt. Tas tā izklausās. Izkrauklē burtiski ir 83 jaunieši, un labi, tas pārspīlēja nedaudz. Bet es domāju, tie jaunieši, tu redz, dzirdēji, kā tur pensionāri ir tikko? Labi, satrakojās pēc tās tikšanās. Man tu visu aizsiešu kādu musu. Es domāju, viņi tur tā kā klačojas ar savām... atvainojas, gruškasti. Jā, gruškasti jau ir, man liekas, Kurzemē, ne? Nu jā. Šits jau... tad mīskasti. Nē, atkritumu urna. Vot, kaut kā tā. Latviešu valodas stundas ar Krišānu. Jā, bet es domāju, ka, zin kā, tur tie vecie pensionāri, viņi tur satrakojās, ja, tajā sapulcē. Tad ar tur draugiem, jā, gribēja kaut kā atlaist vaļā. Varbūt pašā vaļā, jā. Pašā vaļā. Tas ir labs. Un tad bija, tu pastāst par to. Labi. Tur bija atkal, kas ir visos nodos, dzērāja šoferi. Velosipēdists. Arī velosipēdists. Tā kā tas ir jau... Un, jā, un hustlers. Un ir liels hustlers viens. Mums, jā. Hustlers ir Džeks, kur... Ja viņš klausās mums, mēs varam tevi reklamēt. Tev nevajadzēs vēl tā kā darīt to, ko tu darīji iepriekš. Mēs tā kā tev sazīmēsim tā, ka tu visu vari tā kā normāli darīt. Jā. Jā. Bet sāksim ar to, ka kāds vīrs 17. aprīlī 23:00 brauc ar riteni. Būdams 1,67 promiju reibumā, kas nav vispār tik daudz. Mēs to visu varam neapskatīt. Tā kā tur, principā, jā, viss tur. Tur arī brauc... Beidziet, lūdzu, brauc dzērumā. Tur brauc ne tikai dzērumā, bet arī bez tiesībām. Tas tā vēl. Zini, trenējās. Būtu viņš to pateicis, uzreiz policistam. Labi, to visu labi, Džeki, trenējieties. Mēs jau tomēr laukos esam. Nav jau pilsēta. Un, jā, te arī kaut kāds no dzīvojamās mājas tur vēl bija nozagtas kaut kādas lietas, piemēram, kaut kādi instrumenti, laikam. Darba instrumenti, jā. Vecīgi, ja 700 eiro. Vecīgi, ja tur ir kaut kāds makita surbis, viņš tur dārgs ir. Tur nevar zināt, ar tur viens motorzāģis, tas jau tā arī aptuveni maksā. Labais husītis. Jā, tā kā, nopietnas lietas tur noteikti. Un arī kaut kā žogu arī. Žogu nozag. No kāda uzņēmuma. 300 metru garumā. Iedomājies, tas ir diezgan iespaidīgi. Būtu es tādu paņēmis, man arī vajag.
Bet par to hustleru runājot, tad 11. aprīlī Jēkabpilī pie tirzniecības centra. ACG Hustlers. Jā, Hustlers. Valsts policija saņem informāciju, ka pie tirzniecības centra tālākumā kaut kāds džeks reāli tirgojas katlus, pannas un dārza galdu piedarums. Un reāli džeks 2003. gadā dzimis ir sācis vienkārši tirgoties. Un valsts policija reāli sākus kriminālu procesu. Es tā kā, what the fuck, džeks vienkārši haslo. Varbūt no vecmāmiņas mājas tur paņēmis pāris katlus, pannas, viņš gribēja uztirgot uz augšu. Un tagad viņam... Tas ir hasls. Tur nav nekā slikta. Tā kā, ja tu klausies mūs, es ceru, ka tur nekas nav nelegāls tā kā apakšā zem tā visu. Vienīgais viņš nozaga tos galdu. Jā, es ceru, ka tu nenozagi. Ja tu nenozagi... Bet ja viss ir legit, jā, tā kā, mēs ceram, mēs vienmēr esam par taisnību. Mēs esam par biznesu. arī, bet mēs vienmēr esam par nevainīguma prezumciju. Tieši tā. Tā kā... Par taisnību. Tā kā mēs... Uzskatām, ka viņš ir, nav vēl tiesa pierādījusi to, ka viņš ir vainīgs. Šobrīd viņš ir vienkārši biznesmens. Jā, viņš vienkārši biznesmens. Viņam ir dīvains starta kapitāls, katli un pāns. Bet kaut kur ir jāsāk. Tieši tā. Vecīt. Dream big. Šitas te, piemēram, Ķirsons jau arī, viņš jau sāka kafejnīcā. Tieši tā. Un pasties, kur viņš tagad? Kafejnīcā. Es tieši gribēju teikt. Tas tā, varbūt viņš tā kā sāk pie katliem un tā kā arī beigās būs pie katliem, bet lielāk, tā kā vairāk katliem un virtuvē. Krūtījiem katliem. Jā, kaut kādiem tur. Tā kā... Nevar zināt. Aizkrauklē ir interesanti. Jā, man patika šeit tā diezgan, ir labi. Ir kopumā bija forši. Ja jūs gribat ļoti, man tie arī visi raksti, man likās tādi saturiski. Man arī šķiet, tur labs redaktors ir, vai žurnālists, kas raksta to. Tur ir forši. Es iesaku staburot. Šī ir ok mājaslapa. Jā. Nav saldus. Es noteikti bet aicinu jūs klausītāji, ja vēlaties redzēt, kā mēs superīgi izlozējam šos novadus, tad droši piesakojiet mums Instagramā. Jo tur pēc katras epizodes ir video, kā mēs griežamies ap savu asi. Iereipstam un izlozējam novadus. Tā kā droši. Varat paskatīties, follow. Pasmieties un varbūt, ja jums tas šķiet tā kā smieklīgi. Tur ir rīktīgi smieklīgi. Jā, es nezinu, bet jā. Un... Man liekas, šī bija rīktīgi forša tāda saturīga epizode. Paldies, ka klausījāties. Saturējām kopā, kamēr varēja. Nekā tie 100-gadīgie, par ko runājām. Un nobeigumā standarts. Piesakojiet Instagramā, uzspiediet subscribe un... Dodiet mums naudu. Kur? Tāpatās. Uz ielas. Uz ielas sadēļ, ka tev džekums piecīs. Jā. Un noteikti, piesakojiet Instagrams, Facebook. Ja ir kāda ziņa, tēma, par ko gribat parunāt, droši komentāros, e-pastā, viss ir sasniedzams mūsu link bio, kas ir Telegrams mums nav. Nav, tur mums cits bija. Jā, tā tad droši sakojiet un dodiet ziņu par sevi. Jā. Un dodat ziņas, ka jūs esat. Tieši tā. Jo mēs domājam savādāk, ka tā kā... Viņi ir. Viņi ir? Protams. Čista? Es tev atbildu. Tu vari man parādīt, jā? Jā. Es neesmu viņus redzējis tur otrā pusē. Jā, iziesim cauri portālam. Es domāju, tā kā Andris Kivičs, saproti. Viņš droši vien arī nedomā, ka viņi ir īsti. Varbūt šī tomēr būs Bet, nobeigumā, Krišān, kur mēs tiekamies ar klausītājiem? Tā. Zini, kur mēs varētu tikties? Mēs tieši sākām par šo sarunu. Nevis par šo, bet mēs sākām sarunu par līdzīgu vietu, teiksim tā. Mēs varētu tikties Andrejostas kvartālā.
Nevis kvartālā, bet Andreja ostas Molā? Molā, jā, vot. Jo vasara nāk, tuvojas siltums. Es man liekas jau kaut kad teicu, ka mēs tur varam tikties, bet tiksimies vēlreiz, jā. Man ļoti tur patika iepriekšējā reizē, ka mēs tur bijām. Tur bija ļoti labi, jo man liekas, ka tagad arī es lasīju kaut kur ziņās šitas Toms Brits. Es ceru, ka viņam vēl var ticēt. Viņš burtiski klusēja visu pirmdienu, kad tas sniegs bija. Viņš jau saprata, ir bīstam runāt. Es klusēšu. Viņš teikt, saprot, kad vajag runāt un kad nē. Bet viņš teica, ka drīz būs astronomiskā vasara. Cik es dzirdēju? Meteoroloģiskā. Jā. Es sajaucu savus astronomijas terminus. Meteoroloģiskā. Jā, Krišāns ir arī ar astroloģiju. Astroloģiskā vasara arī būs. Jā, ja jūs gribat savus horoskopu prognozes droši. Savu zvaigžņu kartes, jā, un visu to. Jā. Tiekamies Andrejos Molā. Un kā Krišāns teica, vēršiem ir ļoti labi nedēļas nokala. Jā. Vēršiem vai vēžiem? Vēršiem. Vēžiem arī. Visiem horoskopiem baigi labi. Jā, ja jums ir horoskops, jums būs baigi labā nedēļa. Tieši tā. Paldies, ka klausījāties. Čau, viennieks. Tiekamies uz ielas. Čau.